Tu gāji 5. klasē un brauc ekskursijā. Ko tu ņēmi līdzi? Tā nebija ekskursija, ja tu nebija tostermaizes. Un tās nebija tostermaizes, ja viņas jau bija palikušas tādas mitras līdz brīdim, kad tu viņas ēdi. Tu gribēji ņemt pikniksieriņu, bet tev mamma nenopirka viņu, jo viņš bija dārgs. Vismaz man mamma nenopirka viņu. Tā kā skolotājs nekad neļāva koliņas vai gādātus dzērienus, vismaz ne manā skolā. Man mamma vienmēr pirka šitādu cido aiztī, mazo pudlīti, protams. Mobilais telefons bija uzlādēts, austiņas bija paņemtas un visu ceļu varēja klausīties savas 10 dziesmas. Ja mani vecāki man tajā dienā uzticējās, dabūja arī digitālo, bet tas parasti nenotika. Man nedeva līdzi viņu, jo es parasti visu vienmēr saplēšu. Tu pirms atnāca autobusu aizgāji saviem klases biedriem tuvāko veikalu nopirkt čipsus, jo mamma to viņas nepirka, skolotājs neļāva čipsus un tu mēģināji to iesnīkot iekšā. Kā arī, kāds atcerās, ka bija tāda akcija, kad tur bija tādas puses banknotes, tā kā puse no lata banknotes, tur no 5 latiem, un es dabūju 2 vienādas pusītes, tu varēji kaut kādā loterijā laimēt. Es nepazīstu nevienu, kas laimēja tajā loterijā, bet es atceros, ka tās banknotes bija visur. Bārnī. Un kāpēc tās bija kāds 2 latus? 5 ļoti reti, kaut kas bija jāpērk uz vietas, bet tā, kādus 2 latus. Jo naudai actually bija vērtība agrāk.